Vadakstes vīksnu audze. Sveiki! Esmu Agnis Grauduls, uzņēmums Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar meža apsaimniekošanu un ir īpaši interesi par dažādiem platlapu kokiem. Un tad šobrīd atrodos Vadakstes meža masīvā, kur ir oriģināli kādreiz bijis vispār slapjā gāša. Pēc tā meža tipa un kaut kad cilvēku pārveidot tā visa ekosistēma ir sastādīta eglis saraksta grāvi, un šobrīd no tā vecā meža tur ir ļoti maz kas palicis, bet kaut kādas paliekas vēl te ir. Un šobrīd es esmu tādā, es varētu nosaukt pa Vadakstes vīksnu audzi, kas ir, es domāju, kad lielākā vīksnu audze šitien apkārtnē. Un es domāju, ka kādreiz tā vīksne te pastaigājot pa mežu, kaut kur ir atsevišķi koki, un šajā vietā ir tāda lielāka koku koncentrācija. Un kāpēc vispār par to vīksnu būtu jārunā? Jo kā vīksnām ir tāpat kā govām, ir tā Holandes slimība, un tad viņas no tā mirst, un kāpēc mums viņas vajag, un tā tālāk. Bet mums tā kā vajag ļoti skaudri apzināties, ka tas ir viens no mūsu meža kokiem, un to koku patiesībā mežā nav daudz. Tur likumā ir ierakstīts laikam 20 oficiālās koku sugas, un apmēram tikpatās arī dabā auga saimnieciski tur izmantot apmēram kaut kādu pusi, un komerciāls ir kaut kāds 5-6 varbūt. Un runājot par tām vīksnām, jā, viņām ir slimība. Tas ir tāds no cilvēka puses viedoklis, kad slimība viņas mirst. Atkal no dabas puses tas ir vienkārši normāls dabisks process. Kādreiz ir nosacītai slimībai, labi vai parazītam, un tad kaut kādas koku sugas mirst, un tad kaut kādi mainās laika, un tad atkal ir tam kokam labi, jo ir arī kaut kāda vēsturiski cietputekšņu pētījumi, kad Eiropā ir kaut kāda vīksnu gobu miršana ir bijusi kaut kādus 4 vai 5 tūkstoši gadus atpakaļ, un kaut kas tas nav pirmo reizi, un toreiz tas koks ir ļoti smuku izdzīvojis. Un tā slimība patiesībā ir tīri dabiska problēma, un mēs viņu varam tikai pataisīt par cilvēcisku problēmu tajā brīdī, kad mēs izdomājam, nē, tas koks mums nav izdevīgs, mēs viņu varam jāzāģē nost, jāstāda eglītes, tur ir vairāk naudas, viņām nav slimības, eglēm gan ir izgrauzes. Un mēs jau patiesībā nezinām, kas var rītā piemesties bērzam, eglei, priedēji, visiem ir kaut kādi kaitēkļi un ir kaut kādi uzplaukumi un norieti, un šobrīd vīksnām gobām nav tas labākais periods, bet ko mēs viņu lietā varam darīt, vienkārši apzināties to, ka tā koku suga mums ir vajadzīga un mēģināt saglabāt visus veselīgos eksemplārus. Šodien nedaudz izstāstīšu gan par audzes veselīgo daļu un arī par audzes slimāko daļu un kādā veidā tur viss notiekās. Tātad tā pat audze ir tādā veca, kādreiz tas ir bijis fareļas traucs vai lašs traucs kaut kādus pārsimtus gadus atpakaļ. Viņš ir viss tā kā apkārtni ir nogrāvjot, tad tagad tas ir vienkārši grēvs, kurš sezonāli tek, un te viņas krastā ir tāda nosacīta, viņi varētu saukt palienu vai aluviāls mežs. Pretīm ir, kāds ir tas melnauksnis, tur ir nocirsts, tur ir kaut kādas pāris vīksnes, un šeit ir tāds melnaukšņu pudurs, kas no ārpuses izskatās, ka tas būtu tik melnauksnis, bet, kad pieeja tuvāk, var redzēt, te var redzēt, ka tam kokam ir kājas, ir tāda bišķiņa pelēkāka miza, savādāk sari. Ļoti skaista vīksna. Arī pēc lapām to var pateikt. Tātad vīksnām ir tādas izteikti asimetriskas lapas, ka var paņemt jebkuru lapu un visām ir tāda asimetrija. Otra pazīme ir tas, ka viņām ir te tādas kājas. Viņām ir lielākas kājas, mazākas kājas, un tā viņas aug. Un tātad te ir kur nākošā vīksne. Tur tālāk tajā pudurī ir vēl viena. Un tā te pastaigājot pa to melnauksnāju, šitā te ir vēl viena vīksne. Tātad tā ir vēl viena vīksne. Vēl viena, viņas ir samērā resnas, ir kaut kā 40 centimetri, un viņas ļoti patiesībā veselīgas. Viņām ir tādi smuki taisni stumbri.
Un aug viņi tādā sezonāli mitrā augsnē. Tas sniega kušanas ūdeņi savācās. Un būtībā tā visa audzes te ir kopā melnaugsnes samaisīts kopā ar vīksni. Ir kaut kādas liepas pa vidu. Un tāpēc veģetācijas var redzēt, ka tas ir slapjais meža tips. Un tad tālāk ir bišķiņ sausāks mežs, kur jau tā aluviālā zona beidzās. Tā augsne ir nedaudz augstāka. Un tad jau tālāk tur ir citi koki. Protams, vēsturiski nav zināms, kas te kādreiz ir bijis. Iespējams, ka tālāk arī bijis lapkoku mežs, vismaz spriežot daudz kur pēc tiem lieliem celmiem, kas ir piederējuši lapkokiem. Kur te ir kaut kāda liepiņa, tās liepiņas arī visos stūros te braucās ārā un cenšas augt, bet ir jāsaprot, ka tas ir cilvēka veidots mežs. Un atkal, ja mēs paskatāmies, ko daba grib, daba šeit grib ļoti cītīgi audzēt labs koks, kas arī būtībā šeit ir pēc visas veģetācijas ir piemērots, jo te ir samērā mitras augsnes dabiski, un viņas arī ir karbonātiski, samērā pH kaut kāds ir 6 un augstāks, un tas ir reglēt patiesībā bišķiņ pa skābu. Atvainojos par bāzisku, bet, labkoka tīri laba auga. Tur ir viens ļoti izcils vīksnes eksemplārs uz kājām. Lai redzēt, tas ir smuka vīksne. Tas ir tāds, maziņi paliek. Te ir kaut kāds, apmēram, nepilns hektārs, un te ir saskaitīti apmēram kaut kāds 40 vīksnes auga, un pārējie ir melnākšņi un kāda liepiņa. Un šī ir tā melnāksnāja daļa, kas ir kaut kādas 11 gadus nocirsta kailcirtē. Bet toreiz tiem meža meistariem ir bijis pietiekoši daudz labas sirds, un viņi ir atstājuši kā ekoloģiskos kokus pāris vīksnes, un te ir tāds izcils eksemplārs. Var redzēt patiesībā, cik viņš ir milzīgs, apmēram uz cilvēku fona. Un viņš ir apaudzis ar kaut kādām sūnām. Un mēs te paskatāmies otrā pusē, tad visreālāk šitā te ir kaut kāda nekera iespējams. Un šitā te varētu būt kažocene. Tā ir smuka te ziemeļu pusē uz tā koka auga. Un būtībā kaut kādas retas sūnas var sadzīvot ar mežsaimniecība, ja tur tiek atstāti kādi vecāki koki. Tā, un tad jautājums, vai te var sasēties šitenī vietā jaunas vīksnes, jo tas tā lielākā populācija ir tur, viņi tieši atrodas rietumu pusē. Iespējams, ka jā, bet ir jāsaprot, kad šobrīd te ir milzum daudz briežu, tomēr salīdzinoši. Ar to pieņemsim, ja tās vīksnes ir kaut kādi 50, 60, 100 vairāk gadus vecas. Tas bija laikā, kad brieži bija krietni mazāk, un viņi tie labkoki varēja uzaugt. Šobrīd to brieži daudz, un iespējams, ka viņus arī nograuž, jo tas ir viens no tiem, ko viņi ēd. Katrā gadījumā salīdzinot melnāks neēd gandrīz neviens. Lai kā mēs slikti domāt par tiem melioratoriem, kur viss nones, un lai iztaisnot tās strautiņus un padarīt pa grāviem, bet kaut kur pa vietām te ir tāds uz atbērtnes, grāvi atbērtnes saglabāt lieliski vīksni. Tas grāvis ir raksts kaut kāds gadus, 50, 60 apakaļ. Tāds koks varbūt bija divreiz mazāks, bet tātad viņš izaudz pa smuku lielu koku. Šies ir par to strautu nedaudz uz augšu. Un te ir LVM kailcirta, ko viņi nocirta šajā ziemā. Tas ir vai pagājušā rudenī laikam. Un, lai ko jūs domāt par to LVM, ka viņi tur visu nocērt, bet tomēr kaut ko viņi ir atstājuši. Un te ir palikusi viena vīksne. Tur tas lielais koks ir vēl viena vīksne palikusi. Un, iespējams, te vēl kaut kas ir arī nozāģēts pa vidu, bet vismaz kaut kas ir atstāts un kaut kāds sēklas materiāls nākotnē būs. Un patiesībā te tādā slapjā mežā bija
mežsaimnieciski pilnīgi sabrukusi egļu audze no dabas viedokļa. Tas bija pilnīgi ok, vienkārši kaut kāds process, kad bija nepareizā kokus iestādīt, un tad, protams, ir interesanti, kas te tālāk būs, vai atkal stādīs egli, vai tomēr iestādīs melnāksni, jo tur pa vidu starp grāviem ir vienkārši slapš. Un te ir situācija, ko iespējams sapratīs tikai tas, kas makšķerē foreles. Tad šitas te ir grāvs visā savā godībā, un te ir tāda vecups paliek. Es tagad vēl ir, kad nocirtu šito kails, ir to vecupi vēl aizgāzi visā kokiem, bet pirms tam, kad te vēl bija mežs, tad te varēja ļoti smuki redzēt vecupi ar pacerēm. Un būtībā mēs paskatāmies kaut kādus, nezinu, 100, 150, 200 gadus apakaļ. Te noteikti no Ventas varēja nākt nārstot laši. Un kāpēc mēs te atnācam? Šitās te koks ir, es kādreiz no attāluma tā kā nāc, domāju, nē, tas kaut kāds melnāksnes uz tās kānas aug. Nē, patiesībā tā ir viena vīksne, un te var blakus otra vīksne. Var pat patīkties lejā pēc lapām. Kaut kādas asimetriskās lapas nāk, un tas ir vēl viens kādā aluviālā mežā, kādos mitros apstākļos, tad vīksni var nedaudz ieņemt arī tā melnākšņa vieta, un viņas tur var augt arī kopā, un tam kokam var redzēt ļoti smukas tās kājas, kur viņš iztarīs, tā kā tur, kur ir bijis ūdens, tur tā kāja nav, un te uz to pretējā pusi, lai būtu viņam atbalsts, viņš ir riktīgi noenkurojies, viņš nav paredzējis, ka kāds tur ierakst to grāvi. Un īstenībā šis tāds sezonāls grāvs, kurš pēc lieliem lietiem tek un pavasaros pavasarī izžūst, bet kaut kur ir vietām tādi viņam mēģinājumi meandrēt, un tomēr tas strauta gars tur bišķiņ ir. Ja tas melorācija te nebūtu, tad noteikti būtu ļoti skaists strautiņš, un būtībā es izgājis viņu visā garumā, un šī te šobrīd uz zariem aizgāstā vecupa patiesībā ir vienīgais tāds neaizlīdzinātais fragments, kurš visos kaut kādos, viņam kaut kāds 6 km, laikam vairāk bišku, kurš tur eksistē. Nezinu, tie koki sapūs, vēlreiz pārbrauks pa traktoru pāri, varbūt viņš pazudīs, varbūt viņš vēl saglabāsies. Šies jau ir pa strautu uz augšu, ja kaut kāds ūdens ir visu laiku, un te ir pat spējis izdzīvot bebrs, te ir bebru dāmas. Redzēt, te krastā kāds bebru alas, bet kāpēc mēs esam te atnākuši? Te ir tās vīksnes audzes otrā daļa, kuri krietni skumīgāki. Te ir kaut kādi 50 koki apmēram bijuši, no kuriem kāds pāris ir dzīvi. Bet tātad te ir tāds milzīgs vīksnes, kurām ir uzmitusies slimība un kuras ir būtībā nokautušas. Viņas tas izmērs ir apmēram tāds. Un te ir ļoti tāds klasisks vīksnes eksemplārs ar lieliskām kājām. Viņš ir tieši tā kā no mācību grāmatas, kā viņš ir nostājies. Tādas 4 lielas saknes uz katru pusi. Tā kā tāds kompass, kas kaut ko rāda. Un paejot pa daudz tālāk, tā ir tāds melnāks nājas, kaut kāds noteikti aluviālais mežs kādreiz bijis pirms tās melorācijas. Un te kāpēc šitā vieta ir interesanta, tāpēc, ka te ir arī labi eksemplāri, kas ir saglabājušies un kas nes sevī to veselīgo ģenētisko kodu, un kas patiesībā ir tāds labs vēstījums nākotnē. Te ir viena vīksne, ļoti skaista, labs eksemplārs, un te tālāk ir kaut kas nomirs. Un te ir vēl viens ļoti tāds skaists, slaids vīksnes eksemplārs. Mežsaimnieciski ideāls zaļbaļķis. Pirmie kaut kādi metri, var teikt, bez zariem, kaut kādi 6-metrīgi baļķis vismaz sanāk, un kaut kādi 2 6-metrīgi nogriežņi. Un pēc mums tas ir svarīgi, tāpēc, kad vadoties no šodienas konjunktūras, paskatoties cenās, vīksnes noteikti nekur kā sortimentu neiepērk, bet tāpatās mums ir jāsaprot, kad
tā koku mūžs krietni pārsniedz kaut kādas cilvēku šodienas vajadzības, un tas mežs ir būtībā mūžīgs, un mēs šodien cērtam mežu, to, ko ir audzējuši mūsu senči, iepriekšējās paaudzes, un jautājums, ko mēs asāsim tālāk, un mums būtībā būtu jāpriecājas par katru vīksni, kur ir dzīve, un katrā visā veidā jāveicina viņa augšana, lai to koku saglabātu nākošām paaudzēm un to problēmu atstāt kā dabisku problēmu un atstāt visas vīksnes, kuras gan jaunauģu kopšanā, gan arī kādās krājas kopšanās kailcirtēs, lai vienkārši viņas aug un ražo sēklas un tā suga spēja izdzīvot. Jo tanī brīdī, kad mēs viņus sākam zāģēt, mums viņas nevajag un tā tālāk, tad tā problēma pārvēršas par tādu antropogēnu, un mēs to sugu varam arī iznīcināt. Jo, ja pastaigājat te pa to Vadakstu meža masīvu, ir vietas, kur viņi kādi atsevišķi koki, bet te ir tāda ļoti veiksmīga situācija, kaut kādā veidā viņas ir izdzīvojušas, un ir smuks tāds vīksnu audzītes, kuras ir kā nākotnes sēklu materiāls. Viņš noteikti sēklo, kaut kas kaut kur sējās, kaut ko brieži nepaman, un tai sugai vienkārši ir nākotne, jo būtībā Darvinam ir taisnība kaut kādā formā, jo izdzīvo stiprākais. Un mēs tam kokam palīdzēsim, tad viņš patiešām izdzīvos. Paldies, ka skatieties. Ja patiks tas video, tad spiežiet laiku, ja kādi jautājumi jautājiet vai parakstieties uz kanālu. Tā, tiekās mežā. Un, ja jūs esat tik tālu tikuši, te ir tāds neliels bonus, ar melnu ir atzīmēts mirušās vīksnes, un ar oranžo ir tās, kas ir dzīves. Tā ir tā audzes sliktākā daļa, un šī ir audzes labākā daļa. Tad tur nav būtībā nevienas mirušas vīksnes, viss ir dzīves, un tā ir tāda ļoti laba populācija.